Skutelis ir studijā. Vēl viena lieta, ko būs grūti 8. martā sagaidīt, ir neatliekamās palīdzības izsaukuma samazināšanos. Patiesībā meloju, jo līdz plus-mínus 16:00 šī būs lieliska diena visiem ātrajiem, un arī viņi savā starpā varēs apziedoties. Ja tā mēs varam teikt. Bet, diemžēl, jo tuvāk pusnaktī, jo sliktāka statistika. Tā pati statistika rāda, ka pēc 8. marta svinībām pieaug arī ātrās palīdzības izsaukumu skaits. Un ne jau pie sajūsmā paģībušām sievietēm viņas steidzās. Nē, runa ir par nopietnām traumām. Un, ja jau par statistiku, tad dosim vārdu bēdīgajai jeb melnajai statistikai. Atgādini, šis ir joka raidījums. Klausieties, nu! Katru gadu Latvijā partneri nogalina vismaz 5 sievietes. 100 sievietes nonāk slimnīcā, partneru sakropļotas. 100 sievietes mēģina izdarīt pašnāvību, jo nevar vairs paciest vardarbību. 500 lūdz tiesību aizsardzību pret varmācīgajiem dzīvesbiedriem. Un 7000 reizes policija brauc uz izsaukumiem vardarbīgu ģimenes konfliktu dēļ. Tas ir gandrīz 20 reizes katru dienu.